Man ir paši labākie pacienti un viņu saimnieki pasaulē. Čau, esmu Karina, un šodien es esmu ciemos pie Silvas Grīnbutas. Un Silva ir veterinārā ārste, un šodien mēs ielūkosimies, kas tad ir Silvas somiņā. Čau, Karina! Man prieks, ka tu atnāci ciemos. Un mēs ielūkosimies šī nākamā pacienta vēderiņā, paskatīsimies, kas mums šeit ir atrodams. Arī šī soma, kā jau iepriekšējā video Monta minēja, ir šeit pat no Talsu mūsu pašu mazajiem uzņēmējiem Stonehill. Un tad skatīsimies, kas mums ir iekšā. Tātad, bez ko es nekad neizēju no mājas, tas ir mans plānotājs, kurā ir pierakstīts absolūti viss. Bez plānotājs esmu kā bez rokām. Plānotājs ir no Jānis Roze. Nākamais, kas vienmēr noteikti ir manā somā, tas ir naudas maks. Iegādāts Talsos, Antonetē arī ļoti labi ādas aksesuāri. Tā, kas mums šeit vēl ir? Vēl manā somā vienmēr ir iepirkumu maisiņš, šoreiz tikai viens, parasti ir 2, 3 un vairāk, un iepirkumu maisiņu konkrēti šo man uzšuva vīramāte. Milzīgs paldies viņai par to. Tad manā somā ir liela šokolādes tāfelīte, jo man ir paši labākie pacienti un viņu saimnieki pasaulē, jo es regulāri tieku apdāvināta ar saldumiem, un viņi patiešām rūpējās, lai mans glikozes līmenis nekad nenoslīdētu zem normas. Tad ir košļenes, tad ir sezonai atbilstošās lietiņas, piemēram, kabatas, lakatiņi un lokets. Darba specifikai varbūt atbilstoši priekšmeti, ko Karina var arī pati apliecināt, ka manā somā tā var būt. Tas ir piemēram pretārpu zāles un šprice šajā gadījumā. Jo bieži vien, kad es kaut kur dodos un ja cilvēks uzzina, ka es iešu uz viņa pusi, tad man parasti pasaka, hei, ja tu nāc uz manu pusi, tad paņem lūdzu man tur vai blusupilienus vai ko tajā konkrētajā brīdī vajag. Tā. Tad vēl iekšā man ir mans mazais brekašu kopšanas komplektiņš, ko cilvēki ar breketēm noteikti sapratīs. Tad man somā vēl ir austiņas, jo dodoties uz pilsētu, man ļoti patīk klausīties podkastus vai drillēt Spotifyā savu 32 dziesmu mīļāko izlasi uz riņķi. Tad ir smaržas, jo man ļoti patīk, ja manas somas smuki smaržo, un es cenšos no lielās pudelītes turēt somā mazo atlējumu, un šajā brīdī man mīļākā smarža ir no firmas 2787 un saucās Genetic Bliss. Tad ir mazie sīkumiņi, piemēram, meitiņas 2-gadnieces matugumija, tad ir dēla keramikas sirsniņa, ko dēls ir taisījis, un priekšējā kabatiņā man ir iekšā 2 vizītkartes. Šīs vizītkartes vēl ir palikušas somiņā no Karīnas rīkotā sieviešu iedvesmas vakara mūdā, manas veterinārās privātprakses, mana lolojuma vizītkarte, un otra vizītkarte ir jums pašiem jāiepazīst, iesiet Instagramā, sameklēsiet Navī kontu un uzzināsiet, kas šobrīd ir man tāda ļoti mīļa sirdslieta un aizraušanās. Un tad pats pēdējais ir somā viena taro kārts. Šīs dienas novēlējumu, lai mums šis somas apskats veicās ļoti labi un bez aizķeršanās. Vai tu esi izdomājusi, kuras dāmas somiņā tu vēlies ieskatīties nākošais? Jā, es esmu izlēmusi un es ļoti vēlos ieskatīties Ineses Bīlandes somiņā. Super! Tiekamies, Inese! Tiekamies!